Čau visiem! Mani sauc Artūrs, un man ir prieks, ka esat pieslēgušies, ja peldēt, tad droši nodarbībām. Drīz būs vasara klāt, upēs, ezeros, dīķos, jūrā, ūdens uzsils, un tev noteikti gribēsies peldēties. Tāpēc ir svarīgi atkārtot zināšanas par to, kā droši uzvesties pie ūdens. Šodien esmu sarunājis satikties ar Siguļu bērnudārza audzēkņiem šeit pie Pulksteņa ezera, lai noskaidrotu, vai viņiem patīk peldēt un ko viņi zina par drošu uzvedību pie ūdens. Viņiem drīz vajadzētu būt klāt. Sagaidīsim. Labrīt, bērni! Lieliski, prieks jūs redzēt. Paldies, ka atnācāt. Jūs Strazdiņu grupiņu, pareizi? Jā! Tad viss ir pareizi. Mēs esam pie Pulksteņa ezera. Jūs bieži nākat šeit pie šī ezera? Lieliski. Mēs varam apsēsties, aprunāsimies par peldēšanu. Jūs bieži nākat šeit pie šī ezera, esat šeit arī peldējušies? Nē! Šeit neesat viena esi peldējusies, jā? Jūs mākat vispār peldēt? Jā! Kur jūs mācaties peldēt? Baseinā. Jums ir, jā? Baseinā. Baseinā jums ir peldēšanas nodarbības baseinā. Lieliski. Jā. Ja jūs esat iemācījušies peldēt, tad tas ir ļoti labi, jo šeit apkārt šis jau nav vienīgais ezers, vai ne? Cik jums te ir daudz tās peldvietas apkārt? Mums ir te Gauja vēl blakām. Gauja, tā ir Dzirnezars arī. Dzirnezars, Gauja. Jūra arī nav tālu. Līdz jūrai arī ejat pastaigā? Mēs arī gājām. Mēs ar Gauju aizbraucām. Un arī mēs vienreiz pa Gaujas tiltu gājām un tad iegājām pie jūras salas. Pie jūras arī piegājāt. Jums vispār patīk peldēt? Jā! Pārliecinoši jā, skaļa jā atbilde. Īpaši karstajās dienās. Īpaši karstajās dienās. Nu šodien tās karstās dienas vēl ir jāgaida. Jā. Līdz jūlijam būs jāgaida? Ārprāts, cik ilgi. Ūdens temperatūra vēl ir ļoti zema, tāpēc nevar vēl iet ūdenī peldēties. Jā. Nu jā, bet tikai nākamnedēļ jau paliks arvien siltāks un siltāks. Jāsako līdz laika ziņām, jā? Gaujā tur arī ir nedaudz. Ja ir augsts dienas, tikai baseinu parkos var iet, tikai kur ir iekšā baseinu var iet. Tur silts ūdens, jā. Tur visu laiku ir silts ūdens. Tur visu laiku arī nav silts ūdens. Gadās arī augstāks? Jā. Tad jāiet lēnām iekšā, lai ķermenis pierod, lai nav tāds šoks. Augstā ūdenī arī ir veselīgi peldēties. Augstā ūdenī arī veselīgi, jā. Bet tur jābūt klāt zinātājam, kurš var pastāstīt, kāpēc tas ir veselīgi un kā to pareizi izdarīt. Jā, un nevar peldēt, jo viena paši iet bez vecākiem baseinā un pieņemsim upēs vai jūrās. Pareizi vieni paši peldēties nevar iet. Jūrās ir parasti tie dziļie caurumi, kur ir sēkāks un tad dziļāks un dziļāks un dziļāks. Jūs diezgan daudz zinat par peldēšanu. Jūs to iemācījāties peldēšanas nodarbībās? Jā! Arī vēl baseiniem tur ir uzlikt uz sāniem tādi līmeņi, viņš ir dziļs, vai 5 metri vai 4. Jā, tam Pūsļi var iemācīt nepareizi peldēt. tie piepūšamie riņķi un pleciņi. Te uzliknīši elkoņiem vai rokā. Vesta palīdz. Ar peldvesti, jā, jāmācās peldēt. Jā, bet mums tādas nav. Mūsu basēnā mums ir tādas vestītes, kuras apliek te nevis uz mums. Daži jau bez vestēm peld. Ir iemācījušies, jā? Jā. Es jau sen mācīju. Labi. Man ir draugs Toms, kurš Valmieras peldbaseinā drīz sāks vadīt peldēšanas nodarbību. Ja mēs aizietu atpakaļ līdz jūsu bērnudārzam, mēs varētu pieslēgties viņam. Viņš mums varētu vēl visu kaut ko pastāstīt par to, kā uzvesties droši pie ūdens. Jums bērnudārzā ir internets? Jā! Mums ir tāds augšā tas televizoriņš, kur uz sienas viņš rāda. Mūzikas zālē. Mūzikas zālē ir, jā? Jā.
Mums ir mūsu grupiņā tāds, kurš augšā, ja tad viņš rāda. Uz sienas. Jā. Kā mēs skatījām. Tad varbūt dodamies uz jūsu bērndārzu. Ja? Es šeit ierados pa citu ceļu. Jums tad jārāda ceļš, uz kuru pusi jāiet. Kur ir jūsu bērndārs? Tur? Jā. Dodamies? Jā! Aiziet! Jūs čiekurus lasat pa ceļam? Čiekurus atstājam mežā, ja? Arī visu kaut kādus dārus. Esam atgriezušies no pastaigas. Jums ir ļoti skaista mūzikas zāle. Jūs šeit mācāties dziedāt, dejot? Jā. Es nepajautāju pie ezera, kur jums vislabāk patīk peldēt? Pie ezera, upē? Jūrā. Jūrā? Jūrā. Gauja. Baseinā. Baseinā vislabāk patīk. Jo Gauja. Gaujā, upē Gaujā. Katrai šeit vietai, kur var peldēties, ir savādāk jāsagatavojas. Peldbaseinā drusku vienkāršāk, pie Gaujas jābūt ļoti uzmanīgam. Kā jums šķiet, kas ir pats galvenais, kas jāievēro, kad iet peldēties? Roku uzreiz gaisā. Ūdenī nevar rakstīties ar ūdeni, var kādam mutē un tad var aizrīt. Nevar rakstīties, jā, ļoti labi. Tas ir... Nedrīkst lekt nepazīstamās vietās, jo varbūt tur ir kādi asumi. Jā. Nedrīkst peldēt vieniem bez vecākiem, var aiznest. Jā, straume var aiznest. Es vienmēr, kad gribu iet dziļāk ūdenī, man tētis tur. Pietur. Katru reizi jāskatās, vai kaut kas sas neiedurās kājas, tad var neredzēt, un tad kājas sāpēs. Jā, jābūt pārliecinātam, ka tur tā peldvieta ir tīra un droša. Mans draugs, peldēšanas treneris Toms, mums pastāstīs, kā vislabāk var sagatavoties tai peldēšanas sezonai, kas jāņem vērā, jo tā vasara jau drīz būs klāt, un tad varēs iet peldēties. Tāpēc, teiksim, čau, Tom, pastāsti, kā tad sagatavoties peldēšanas sezonai. Sveiks, Artūr! Sveiki, bērni! Mani sauc Toms, es esmu peldēšanas treneris gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šodien es jums pastāstīšu, kā droši atpūsties pie ūdens. Dotajā brīdī es atrodos pie vienas no lielākajām upēm Latvijā – Gaujas. Cilvēki šeit ir izveidojuši peldvietu. Vai šī peldvieta ir droša? Nebūt nē. Lai šī peldvieta būtu droša, ūdenim būtu jābūt stāvošam, bet mēs redzam, ka garām mums strauji plūst ūdens. Krastam būtu jābūt lēzenam, bet šeit mēs varam pa taisno iekrist ūdenī. Tādēļ šī te vieta nebūtu droša, lai atpūstos pie ūdens. Un atceries, ar ūdeni ir jāsadraudzējās. Ūdens ir ļoti bīstams un mānīgs. Pirms tu dodies ūdenī, izvērtē, vai tu spēsi tikt krastā, vai ūdenī nav atvari, vai peldvieta nav aizaugusi. Tad, kad tu gribi mācīties peldēt, vislabāk to ir darīt pieaugušā trenera uzraudzībā. Treneris tev iemācīs un pastāstīs, kā ir pareizi peldēt, kā to ir darīt droši un efektīvi. Ja tu dodies peldēties, vienmēr uzvelc peldvesti. Tā būs drošāk gan tev, gan taviem vecākiem. Kad izvēlies peldvesti, atceries, ka tai jābūt ir atbilstošai tavam augumam, un viņai ir jābūt piesprādzētai. Ūdenī, atklātās ūdenstiltnēs, mēs varam doties tikai un vienīgi, kad ūdens temperatūra ir sasniegusi 18 grādus un vairāk. Nu jau kā mums sāksies peldēšanas sezona, bet dotajā brīdī ārā mums ūdens temperatūra ir tikai 11 grādi, un vēl noteikti mēs nedrīkstam doties peldēt. Aicinu visus kopā noskatīties smulteni par drošu peldēšanu. Es tikmēr dodos uz baseinu un tiekamies tur. Kā kļūt par slīkoni? Lai noslīgtu, jāsavāc tikai viens punkts.
Ja peldies tur, kur neesi redzams, ar dūņām drīz jau vari būt sedzams. Ja meties ūdenī, kas nav zināms, ātri tu kļūsi neatdzīvināms. Un ja alkohols vēl ir iekšā, slīkoņa vārdu var rakstīt tev priekšā. Nenoslīcini vēl vienu dzīvi, mums jau te pietiek to, kuri stīvi. Lai pelde nebeigtos nāvējoši, ieklausies un peldi droši. Ja peldēt, tad droši. Viens te atkal slīkonis klāt, ar spēli, kas var dzīvi stādināt. Ja bez peldvestes ūdenī laidies, nokļūt starp mums slīkoņiem baidies. Ja peldēties dodies pilnīgi viens, no dzīves var sekot uzmetiens. Ja šķiet, ka riņķis vai matracis paglābs, noiet pa burbuli vēl ātrāk sanāks. Nenoslīcini vēl vienu dzīvi, mums jau te pietiek to, kuri stīvi. Lai pelde nebeigtos nāvējoši, ieklausies un peldi droši. Ja peldēt, tad droši. Ko jūs no šīs multenes iemācījāties? Par to, ka nevar iet vietās, kur nav neviena cita. Nevar viens peldēties. Un arī nevar dzert alkoholu. Un nevar iet tādās vietās, ko tev nevar paglābt. Jā, un arī nevar ar pulsu peldēt savādāk. Tu tā nepareizi iemācīsies peldēt, un tad tu... Var paslīdēt un noslīd. Zai, kur roka gaisā, jā? Jāskatās, vai nav vakmaņi, ja tu gribi lekt ūdenī. Jā, un arī nevar ar galvu lejā vienkārši lekt šitā. Jā, nepazīstamās vietās noteikti nedrīkst lekt ūdeni iekšā. Ar galvu iekšā. It sevišķi ar galvu pa Varbūt tur priekšu. ir ļoti saklas, un tu vari atsist pēc zemes. Varbūt tur ir pēkšņi kāds koks atpeldējis, vai? Vai ir milzīgi dziļums. Jā. Vai daudz metru dziļums. Vai liels, jā. Un ar matraci arī nevajag peldēt. Jā, jūrā, Tu vari paslīdēt. jūrā it īpaši matraci var vējš iepūst iekšā dziļi, jā. Tur vēl... Manā jūrā vienreiz es esmu redzējis, ka mums viens tāds piepušamais flamingo bija jāizpeldējis šausmīgi tālu. Bet cilvēks tur nebija. Labi, ka tikai to piepūšamo iepūta iekšā. Jā. Es nākot iekšā jūsu bērnu dārzā redzēju, pie ieejas jums ir Latvijas valsts prezidenta bilde. Kā jūs domājat, prezidents māk peldēt? Jā. Noteikti? Jā. Savādāk nevar kļūt par prezidentu? Jā. Arī citādiem iemesliem. Kur, kā jūs domājat, kur prezidentam vislabāk patīk peldēties? Savā pilī. Jūrā. Savā pilī, kur ir baseins. Jā, pilī ir baseins. Nē, nav noteikti nebūs. Šis būtu jāpajautā prezidentam, vai viņam pilī ir baseins. Mēs varētu piezvanīt manai draudzenei Ingai, kur arī ir peldēšanas trenere. Viņa ir Jūrmalā šobrīd. Viņa varētu aiziet pie prezidenta un pajautāt, kur prezidentam vislabāk patīk peldēties. Piezvanam Ingai? Jā. Vai arī baseinos. Es zinu, viņam pilī baseins. Vai Jūrmalā, jūrā? Tā. Inga. Jā, čau Artūr, čau bērni. Jā, es esmu Jūrmalā. Mums ir svarīgs jautājums prezidentam. Tu varētu noskaidrot. Tieši tā, taisos iet satikties ar prezidentu. Kur prezidents mācījies peldēt ir un kur viņam patīk vislabāk peldēt? Ko vēl vajadzētu pajautāt? Kur viņam pilī baseins. Pilī baseins. Daudz jautājumu mums interesē par prezidentu. Jā, labi, čau! Labdien! Sveicināti! Vai mākat peldēt?
Es domāju, ka jā. Kur jūs vasarā peldaties? Jūrā vai ezerā? Man labāk patīk jūra. Es esmu dzimis audzis jūrmalnieks. Es esmu bijis jūrmalā no bērna kājas. Un man pat ļoti patīk tas, kas daudziem nepatīk, ka mums tā jūra tomēr ir samērā sekla. Lai tu tiktu pie tās peldēšanas, tev ir ļoti tālu jāiet iekšā. Tu tad vari noskaņoties. Tā kā jūra man patīk labāk. Bet jā, ir arī bijuši ezeri, upes. Un tomēr jūrmalā ir arī lielupi. Bet lielupē es neesmu peldējies jau ļoti, ļoti ilgu laiku. Ko jūsuprāt ir nozīmīgi ņemt vērā un ko pats izvērtējat pirms dodaties ūdenī? Man liekas, pirmkārt, labāk iet peldēties tad, ja tu tiešām esi pārliecināts, ka tu proti peldēt. Otrkārt, labāk to darīt zināmās vietās. Nebūt pārgalvīgam, nelikt kaut kur uz galvas iekšā. Es zinu, ka tas skar ļoti, ļoti prātīgi, un es zinu, ka ļoti daudz domā, ka tas tā varbūt uz viņiem neattiecās, bet, diemžēl bieži vien ir tie stāsti bijuši tādi, ka liekas, visu protu, visu zinu arī vietu, un tad ir beigas nepārāk patīkams. Labākā gadījumā kāds sasitams, sliktākā gadījumā pavisam bēdīgi. Tomēr labāk peldēties kopā ar draugiem, kompānijā, kopā ar māsām, brāļiem, tētiem. Nedarīt to gluži vienam. Un ko gribētu atgādināt skolēniem, tuvojoties peldsezonai? Esiet droši, esiet prātīgi. Atcerieties, ka patiesību sakot, šī nav pēdējā sezona, jums ir daudz vēl priekšā. Jūs paspēsiet izbaudīt gan vasaru, jūs paspēsiet izbaudīt gan jūru, ezeru, dīķi, vienalga, kur jūs būsiet, gan arī vēl paspēsiet labi daudz visādas jautras lietas sadarīt. Tā kā esam visi prātīgi un droši. Super, paldies! Super. Paldies! Luka! Tom, tu dzirdēji prezidenta atbildes. Ko tu domā par tām? Prieks, Artūr, ka arī prezidentam interesē drošība pie ūdens, un viņš par to domā un runā un stāsta visai sabiedrībai. Bet pa to laiku pie manis ir ienākuši bērni uz nodarbību. Noliekam mantiņas, novelkam čības un nostājamies. Katru reizi pirms peldēšanas nodarbības vai arī pirms došanās peldēt, mums ir pašiem jāpārliecinās par drošību un vai mēs esam gatavi droši doties ūdenī. Kurš no jums prot peldēt, paceļam roku? Un paceļam, laižam rociņas lejā, un paceļam rociņas, kuriem ir bail no ūdens nedaudz. Droši ceļam rokas. Ja mums ir bail no ūdens un ja mēs neprotam peldēt, mēs izvēlamies speciālus peldlīdzekļus, lai mums būtu drošāk un vieglāk peldēt. Nākat šeit tie, kas neprot peldēt vēl. Mums ir dažādi peldlīdzekļi, kas mums palīdz peldbaseinā un ārpus peldbaseina peldēt un atpūsties pie ūdens droši. Mums ir glābšanas vestes, peldvestes un arī jostiņas, kuras visbiežāk mēs izmantojam peldēt apmācībās peldbaseinā, ja kāds no bērniem nav gatavs vai nedaudz baidās no ūdens. Pirmo uzvilksim glābšanas vesti, nāc. Tad, kad mēs izvēlamies vesti, vestei ir jābūt atbilstošā augumā, tā, lai viņa der, lai nekrīt nost, lai nespiež. Aizsprādzējam visas sprādzes, aizvelkam rāvējslēdzēju, visu saliekam, vēlreiz drošības pēc pārbaudam, lai viss ir kārtīgi, stingri ciet. Un šai vestei pa vidu arī ir vēl viena sprādze starp kājām, kas palīdz vestei nenokrist, ja gadījumā mēs iekrītam strauji ūdenī. Droši stājies atpakaļ. Nākamo vesti mēs uzvelkam. Šī jau ir nedaudz brīvāka veste, aktīvāka veste. Šo mēs izmantojam, ja mēs peldam ar supdēļiem vai savādāk atpūšamies pie ūdens. Paskatāmies, šeit mums sprādzītes nav sasprādzētas līdz galam. Gadījumā, ja mēs krītam no supdēļa, mums rociņas šaujās uz augšu un veste var iesprūst šeit virs galvas. Ja mēs neesam pareizi salikuši vesti. Tādēļ vienmēr pārbaudam visas sprādzes, lai viņas būtu kārtīgas, lai vestīte derētu mums kārtīgi. Tad, kad mēs esam salikuši šādas sprādzes, veste nekur uz augšu neraujās un mēs varam droši atpūsties pie ūdens. Un pēdējais mums ir jostiņa. Uzliksim arī jostiņu, kuru mēs pārsvarā izmantojam peldoties peldbaseinā vai peldēt apmācības nodarbībās. Šie te ir pamat
drošības līdzekļi, kad mēs dodamies pie ūdens. Un atceramies, peldvestes mēs vienmēr izmantojam atpūšoties pie ūdens brīvā dabā, nodarbojoties ar aktīvo sportu. Nekas, ja mēs protam peldēt uz laivas, uz supa, uz veidēļa, mums vienmēr ir nepieciešama veste. Peldlīdzekļi, kas ir piepūšamie uzroči, piepūšamie riņķi, dažādi citi veidi piepūšamās peldvestes nav labas, jo viņas kādā brīdī var izlaist gaisu, un tajā brīdī mēs nonāksim vēl lielākā nelaimē, kā mēs esam. Tādēļ izvēlamies cieta materiāla peldvestes vai tādas, kas ir paredzētas tieši aktīvai atpūtai vai peldēšanai. Kā vienmēr pārbaudam arī, ja bērns pats ir uzstādījis vesti un ir drošs, tomēr pārbaudam, lai viss būtu kārtībā. Tā, kas mums te ir? Gatavs. Savelkam. Ir. Visi gatavi? Nostājamies vienā rindiņā, viens aiz otra. Droši pārējie nākam klāt. Un pa vienam smuki kāpjam priekšā peldbaseinā. Un nākam pie maliņas. Rociņas liekam uz maliņas, ja ir nedaudz bail. Un nākam līdz šejienei. Vēl nedaudz uz priekšu, lai visiem ir vietas. Skats uz mani, abas rociņas uz baseina malu. Nedaudz tā izvietojamies, lai mums ir brīvāks. Baseins ir liels, vietas ir daudz. Un tā kā mēs esam ienākuši ūdenī, visiem silti? Droši sakam, ka visiem silti. Ja arī ir augsti, arī sakam, kad ir augsti. Lēnām ietupjamies peldbaseinā tā, lai ūdens ir līdz pleciem. Rociņas atstājām uz maliņas, lai mums ir drošāk, ūdens ir līdz pleciem, visiem viss ir labi. Šajā brīdī visi reizē pēc hop ievilksim elpu un ieliksim galvu ūdenī un paturam 1, 2, 3 un galvu ārā no ūdens. Ja kādam ir bail, ieliekam tikai lūpiņas ūdenī. Gatavi? Uzmanību, hop! Vingrinājumiem, uzdevumiem, kurus mēs varam trenēt peldbaseinā, pēc tam, lai arī pie atklātā ūdens mums būtu droši, un ja gadījumā nonākam bīstamā situācijā, ir visiem pazīstama un viegli izpildāma zvaigznīte. Paceļ roku, kurš prot zvaigznīti. Tu droši nāc šeit pa vidu, visi pārējie paskatās zvaigznīte uz vēderu. Kājas nedaudz platāk. Ļoti labi. Tagad parād mums zvaigznīti uz muguras. Vēders augšā. Galvā augšā. Ir mums zvaigznīte arī uz muguras. Zvaigznīte uz muguras ir nepieciešams mācēt tādēļ, ja gadījumā nonākat dzīves situācijā, kur atklātā ūdenī esat briesmās vai arī iekrītat ūdenī, zvaigznīte uz muguras ir viens no vieglākajiem veidiem, kā atbrīvot savus elceļus, nomierināties un saprast, kas ar mums notiek, un tādā veidā pēc tam paši sev palīdzēt tikt ārā no ūdens. Lēnām kāpjam ārā, neaizmirstam čības, neaizmirstam dvieļus, noliekam vestītes vietā un tiekamies nākamnedēļ. Tā. Latvijā cilvēki daudz neizprot, ko nozīmē prast peldēt. Latvijā labi peld tikai 6% iedzīvotāji, un pārējie visi vai nu neprot peldēt, vai peld slikti. Un katrs no mums uzskata savādāk. Cits uzskata pārpeldēt Daugavu. Tas nav labi peldēt, cits uzskata nopeldēt dažus metrus baseinā, un viņš jau prot peldēt. Tādēļ es tev pateikšu, ko nozīmē prast peldēt. Tātad tie ir 8 peldbaseini 25 metru peldbaseinā, no kuriem 50 metri ir jānopeld uz muguras. Pēc tam ir jāizkāpj ārā un jājūtās ļoti labi. Ja tu jūti nogurumu, tad tev vēl ir jātrenējas. Ja tu jūties labi un pēc brīža var doties atkal peldēties, tad tu vari teikt, ka tu proti peldēt. Un šādas te prasmes tev dzīvē palīdzēs izkļūt no daudz bīstamām situācijām, kas ir saistītas ar ūdeni. Tā kā tuvojās vasara, un noteikti jūs visi meklēsiet kādu foršu vietu, kur atpūsties pie ūdens,
tad es pastāstīšu, kas ir droša peldvieta. Atceries, kad izvēlies peldvietu, tai vienmēr ir jābūt pieejamai. Tas nozīmē, ka tu vari ērti piekļūt. Tas nav dziļi mežā aiz simtiem koku. Tā nav droša peldvieta. Drošai peldvietai ir jābūt pieejamai. Pēc tam ūdenim, kur tu dosies peldēt, ir jābūt stāvošam. Izvairies no atvariem vai lielām straumēm. Tad, kad tu esi izvēlējies savu peldvietu, pārliecinies par to, ka tur ir lēdzens krasts, lai mierīgi vari doties ūdenī pakāpeniski, lai ūdens dziļums paliek dziļāks, bet ne pārāk dziļš. Pašas labākās peldvietas ir oficiālās peldvietas, kuras uzrauga glābēji un vienmēr tev pateiks, kad drīksti vai nedrīksti doties peldēt. Ja gadījumā redzi, ka kāds ir nonācis nelaimē, tā var gadīties. Esi prātīgs. Nekādā gadījumā pats nedodies palīgā. Sauc palīgā, palīdzi šim cilvēkam no krasta. Zvani 112. Atceries, kur tu esi, izstāsti, kas ir noticis, un šie cilvēki tev palīdzēs un pastāstīs, ko darīt tālāk. Ja neviena nav, tad tu vari pamest šim cilvēkam, kas ir nonācis nelaimē, kādu peldošu priekšmetu, ūdens pudeli vai kādu dvieļa galu, un palīdzēm šim cilvēkam iznākt ārā. Bet atceries, nekādā gadījumā pats nedodies ūdenī, jo tā rezultātā viens cilvēku vietā, kas ir nonācis nelaimē, nonāks 2 cilvēki nelaimē. Un atceries, ja arī tu esi izvēlējies oficiālo peldvietu ar glābējiem, kur viss ir labi iekārtots, ērti pieejami, arī tava uzvedība šajās vietās ir ļoti svarīga. Nekad neej peldēties viens, neej peldēties, ja ūdens temperatūra vēl nav 18 grādi, nedodies peldēties lietū, naktī, vētrā vai kādos citos sliktos laikapstākļos. Vienmēr pirms došanās peldēties ar draugu vai ar pieaugušo paziņo kādam, ka tu dodies peldēties vai tu dodies uz pludmali. Tad tu būsi drošs un būsi jau sevi pasargājis, ja gadījumā kaut kas notiks ar tevi vai ar tavu draugu. Paldies, Tom! Paldies tev liels! Bērni, mēs esam mūzikas zālē. Jums šeit notiek arī kādi koncerti? Jā, notiek vecvecāku. Vecvecāku koncerti. Un arī Ziemassvētku koncerti. Jūs arī dziedat šajā zālē? Ļoti labi. Ja peldbaseins pieprasa to, ka viņā peldās, tad mūzikas zāle pieprasa, ka viņā varētu skanēt mūzika, vai ne, un dziesmas. Jā, ļoti labi. Mums ir Labdien, bērni! Sveiki, bērni! Sveicināti, mani sauc Lēle. Arturs. Sveiks, Artur! Sveiki, bērni! Sveiki! Un ko jūs šeit darāt? Jūs esat sapulcējušies? Jūs par kaut ko runājat? Par ko mēs šodien runājām? Par baseinu. Par baseinu? Un ko baseinā dara? Peld, jā. Baseinā var peldēt gan ziemā, gan vasarā. Jā, tur ir silts ūdens. Bet vai vispār var viens doties peldēt? Tā, es izdomāju, šorīt pamostos un tad dodos peldēt. Jā. Nē? Jā, man arī šķiet, ka nē. Un tad par tām vestēm runājot. Bet man, piemēram, patīk burāt. Un tad es dažreiz braucu laivā, un tur visiem obligāti ir vestes. Bet arī tad, ja es peldu, man patīk vestu vilkt. Jo, ja godīgi, es joprojām mācos peldēt. Jā, es eju arī ziemā pie trenera un mācos peldēt. Man šķiet, ka es nemāku ļoti labi peldēt. Man ātri beidzās tā kā spēki, un tad es arī nedodos ļoti dziļi, jo, lai es varu sajust arī zemi zem kājām. Un nekad viena. Man nekad viens, ja brauc laivā, tad velk vesti, vai ne? Un nepeldam dziļi. Man ātri pazūd spēki, un es labāk turos drošā dziļumā. Kāds ir drošais dziļums? Cik tālu var iet, tā, lai būtu droši? Līdz krūtim tik daudz var? Līdz ceļiem. Līdz ceļiem? Varbūt kādi vēl varianti ir? Līdz vēderam. Kaut kur šī tik tālu. Ja? Un tad būs droši, vai ne? Tad mēs varam gan papeldēt, vai ne? Jā, lai nav pārāk dziļi, vai ne? Jo šitas jau var būt jau bišķiņ jau tā, ka
Man ļoti patīk visi tie piepūšamie krokodili un visādi pūšļi un piepūšamas bumbas un ņemt viņus līdzi, bet es esmu redzējis, ka tas nav ļoti droši, jo es arī esmu apgāzusies, kad es uzlienu uz piepūšama krokodila. Jā. Nepareizi iemācīt peldēt. Vai ne? Un arī visādi citi piepūšamie, viņi var, un peldriņķi arī, tu var izšļupt viņam cauri. Jā, tātad tie piepūšamie, viņi var izpūsties, jā, varbūt kaut kāds caurumiņš, jā. Ja pat caurumiņš. Un viņi var būt, tad viņi ir droši vai viņi nav droši? Un vējš jau arī var iepūst visu kaut kur, visus šos pūšamos, līdzīgi kā baloniem un arī piepūšamiem matračiem. Jā, man patīk vesti vilkt arī peldoties ne tikai basēnā, bet arī jūrā. Īpaši tādā vietā, ja es nezinu, kāda tā jūra ir, cik viņa ātri paliek dziļa, jo, piemēram, jūras ir dažādas. Un arī basēni ir dažādi. Kas ir viltīgs? Gauja, upe Gauja ir viltīga. Strauja, jā. Mēs pirms brīža noskaidrojām, kur prezidentam patīk vislabāk peldēt. Kur jums patīk vislabāk peldēt? Es esmu dzīvoju pilsētās, dažādās pilsētās esmu dzīvojis gan, kad es biju maziņa, es dzīvoju Jūrmalā. Tad es ar vecākiem gāju uz jūru, citreiz tādā saulrietu peldē, bet tagad es vairāk uz Salkrastu pusi un tur arī jūriņa, jā. Ja tu esi jūras cilvēks, tev patīk jūra, sāļš ūdens. Man patīk arī upe. Man patīk arī basēni, man patīk ūdens. Ar visu to, ka es varētu teikt, ka es slikti peldu vai nepeldu, gan arī nemaz, kā jau es minēju, es joprojām mācos. Ļoti labi, jā, mācīties, tas ir ļoti svarīgi. Bet man patīk, es pēdējās vasarās esmu peldējis upēs, un upēs ir ļoti jāuzmanās gan Gaujā. Gaujā es dažreiz paskatos, ka tā strauma ir ļoti stipra, es pat neeju peldēt, jo es saprotu, ka tas ir par traku, jo ļoti svarīgi pie ūdens ir novērtēt, vai tur vispār var peldēt, jo ūdens ir ūdens, bet vai tas ir droši, vai tur uzreiz no krasta mēs varam ieiet, vai tur strauji paliek dziļš, un pēkšņi vairs tur nav tas drošais, jo jūrā, piemēram, tur tā lēnām var ieiet jūrā. Bet Salkrastos nē, Salkrastos uzreiz dziļš, un vairs nevar sajust kā pēdus pie zemes, tā ir. Un vēl ir arī akmeņi arī zem ūdens, piemēram, Salkrastu pludmalē ir daudz lielu akmeņu un mazu, un tur ir ļoti jāuzmanās arī lēkājot, var sasisties. Un pie kā mēs nonākam, kas mums var palīdzēt pie ūdeņiem? Ūdensglābēji, jā, kas vēl? Veste, kas vēl? Bet lai mums ir super droši. Laiva, kas vēl? Bez kā mēs nevaram vispār pie ūdeņiem iet un nevaram iet peldēt. Jā, ir ļoti svarīgi, ka mēs ejam kopā ar saviem vecākiem. Vai kādu pieaugušo, jā. Jo tad arī pieaugušie var ļoti precīzi novērtēt, vai tur vispār drīz peldēt vai nē. Var palīdzēt, var tad kopā darboties. Jā, ļoti svarīgi. Jā, un kopā arī tas ir gan drošāk, gan arī jautrāk. Ar kādu kopā iet peldēties, nevis vienam. Tāpat kā arī dziesmas dziedāt kopā ir krietni interesantāk nekā vienam, vai ne? Jā, es tieši domāju, es gribētu šodien nodziedāt kādu dziesmu. Es arī. Jūs gribat kopā ar mums? Jā. Vai jūs gribētu, jā? Vai jūs zināt, kā sauc šo instrumentu? Ukulele. Jā, ukulele, tā ir gandrīz tāda maza ģitāriņa, bet tā tomēr tas ir cits instruments. Tā ir ukulele. Un sanāk tā, ka mūsu vārdi arī veido šī instrumenta vārdu. Man sauc Lēle. Un to es uku. Kopā tas ir ukulele. Un ar citu, jā, mums pavisam drīz arī ir koncerti, jā, krāsainās dziesmīs, kurās var ļoti daudz krāsainas dziesmīs dzirdēt, vai ne? Un šajā pavasarī vēl. Tad man šķiet, ka mums ir jānodzied dziesmu par uku un leli, un par ukuleli, un par visu brīnišķīgo, ko mēs redzam visapkārt. Jā. Jā? Aiziet. Dziedāsim kopā. Ko spēlē kaķa ķepas tip tap tip. Koka kluči rokās tavās klip klap klip. Lietus lāsas logā bumbo pik pap pik. Ko tu spēlē
spēlē, ko tu spēlē, lelē? Visas dziesmas skaisti spēlē, ukulelē. Ko tu spēlē, Ko tu spēlē, lelē? Visas dziesmas skaisti spēlē, ukulelē. Dievs, ko parkā spēlē, putni čiu, čau, čiu. Jūras krastu spēlē, viļņi šiu, šau, šiu. šūpuļdziesma tumšā naktī, ajā, žūžu. Ko tu spēlē, ukulelē? Ko tu spēlē, ko tu spēlē, lelē? Visas dziesmas skaisti spēlē, ukulelē. Ko tu spēlē, Ko tu spēlē, lelē? Visas dziesmas skaisti spēlē, ukulelē. Nu, jūs zinat vārdiņus! Jūs zinat vārdiņus, malači, malači! Sveiciens Artūram, sveiciens bērniem, paldies ukulelei un atceries, ja peldēt, tad droši!